Lai kaut ko dzīvē pamainītu, esam atbraukuši atkal uz Peipusu, otro reizi šogad. Droši vien šitā būs reize, kad mēs noslēdzam. Pirmā reize bija tad, kad mēs sākam atveram sezonu, un tagad ir, kad mēs noslēdzam sezonu. Kalaste. Te augšā ir kaut kāds atpūtas laukums, kur tur ir atpūtas laukums. Te ir pludmalas zona, bērnu rotaļu laukums, ģērbtuve. Nu, tā kā mēs šitā neejam virsū uz ledus. Un špagojam, kamēr saprotam, kurā vietā esam. Ir baigā fīča. Migla. Migla līdz 100 metru redzamība. Nu, jāteic, tādā normālā attālumā, ja, pieņemsim, iet cilvēks pēc cilvēka un urbi āliņģus, pieņemsim, meklēšanas režīmā, tad no redzamības zonas līdz redzamības zonai var iet, zini kā, un tad var tādiem lielākiem lēcieniem pārlikt pāri. Un tā kā tāda migla šodien ir, atlikām lokāciju šeit krastā, lai nebūtu pārsteigumu, ka pēc tam mēs nevaram iziet ārā no ezera. Šodien noteikti nesanāks iet pa taisno, bet būs šitais. Jo, nu, nekāda atskaites punkta nav ne oranžas telts, nav neviena makšķernieka priekšā, un arī aiz muguras nevienu neredzēs. Ir pilnīgs bezvēžs, tā kā dzirdēsim visu, kur apkārt, kas runā, kas notiek. Viss, ejam, močijam, nu, tagad 30 minūtes miers. Kalastē ir viena liela fīča, ir ledus krāvumi, un tiem būs jātiek pāri. To jau es pavācu informāciju, to saka visi, tā kā iešana būs ne tā vieglākā. Ja jūs esat redzējuši tādu filmu, ne filmu, bet kaut kāds raidījums tas ir, vai ne, Aļaskas spelgonī, ja tur, kur vajag izdzīvot, mums šobrīd kaut kas ļoti līdzīgs. Mēs ejam jau 40 minūtes, bet mēs esam apmēram 2 kilometri no krasta. Tādus zigzagus tajā miglā neko nevar saprast. Tāpēc Googles, tāpēc kaut kādiem mapiem mēs tur mēģinām sataisīt to precīzo virzienu. Nu jā, un vēl plus vēl kas ir šitie te visi torosi, kas ir priekšā. Nu, jūs varbūt tās tā mazāk viņi ir redzami, bet var sakot, kāju lauzis ir pavatīgs. Nu, tā kā mums te jautri ir, bet drīz jau metīsim mieru, jo, nu, vienkārši mēs te čakrējam laiku uz to mežonīgo iešanu. Labi, močī tikai. Nu, šoreiz, jā, te Kalastē tā jau arī bija, jo robežsargi šī te reģionā nelaida klāt, nevēra vaļā, jo bija plaisa, nu, tad rekur tā plaisa arī visa ir. Šitien te ir tie ledus krāvumi. Šobrīd mēs apējam šo ledus krāvumu, jo vienkārši fiziski nevar viņam pāriet pāri. Nu, visi ledus gabali vertikāli uz augšu pacēlušies ir, un tur nevar iziet cauri. Nu, laužam vēl ceļu. Aļaskas spelgonī iedrit vai kociņi. Un tā mēs te dzīvojam. Ko tu domā? Arī šeit var atrast šitos te. Pasties. Līdeciņš. 1, 2 līdeciņas atstājis kāds ir sakabinājis te kriminālās ūdas. Kādam ļoti gribās vēdzelīt acīm redzēt. Pasties, reku šitien te, redzi? Šitā ūda bija iesalusi iekšā. Viņas izrādās ilgāk par šodien stāv, un es domāju, ka viņas vienkārši ir aizmirstas. Un te nevar nemazām sasist. Es pat nezinu, te jāurbi ārā, jākaļ viņas ir, lai viņas dabūtu. Šitās vienkārši atstātas uz palikšanu, tā ir nejaušība, ka mēs esam uzgājuši. Jo te starp tiem torusiem, nu, neko atrast nevar, kāds koordināti pazaudēs un vienkārši neies pakaļ. Iestājās profesionālā interese. Izrādās, ka tas āliņš ir caursals līdz pašai apakšai. Tur nav tā, ka būtu kaut kur pa vidu ūdens. Vai viņa dabūs ārā? Vai dabūs ārā ar visu āķi? Tas, nu, nezinu, vai visticamāk, ka nav. Te baigi daudz. Jākaļ. Nē, baigi ne. Tad paudas nevis. Tā arī bija, gandrīz aizgāja. Ir. Uzvarēja. Tāpatās viss nokrita rekur. Nu labi, tā arī bija vajadzīgs. Par to mēs arī dzīvojam. Ies uzreiz otru noknies. Nav ko tik ieparādīt. Šitai tieši tāpatās. Viņi ir iekususi dziļi iekšā. Un, nu jā, kaut kāda rekur pat raudiņa viena noslīcināta vai karūsiņa. Labi, uztīs augšā. Patiesībā mēs jau esam krastā, bet jūs skatāties tālāk video. Es gribēju vienkārši pa tām ūdām. Es viņas atstāšu šeit. Rekur te nojumi. Jā, krastā ir. Un rekur paliek tās divas ūdas.
Nu, man patiešām viņas nekam nav vajadzīgas. Man viņas nenoderēs nekur, es ūdens nelietoju. Man ir viena, man ir pašam savējā. Tā kā šīs paliek šeit, tam, kam vajag, tas atnāk un paņem, ja viņas tur vēl būs. Esam kaut kur nonākuši 9,4 metri. Nenormāls pārgājiens, bet labi, ne par pārgājienu šobrīd ir runa. Jāsāk meklēt zivs. Kaut kādus 3 kilometrus esam apmēram no krasta, bet, sāksim dancināt. Es paņemšu reku parasto Salmo 2, bet tūlītās varbūt tās uzlikšu kaut ko ņiprāk, varbūt no nosas kaut ko palienēs savādāk. Kaut kādu zivtiņu arī rekur lejā rāda. Tad tūlītās viss būs. Kā nosvīda. Salmo 2 blitku nereaģēja, nerespondēja. Jāuzliek kaut kas, varbūt tās 3. izmērs ir no Salmo. Vienalga kaut kas lielāks jāuzmet. Pirmkārt, te ir 9,4 metri. Bišku par ilgu grimst, bet, sākumā izties, ka zivtiņa kaut kāda lejā bija, bet varbūt tās ķīsis. Bet šito galīgi negribēja reaģēt neviens. Jāiet laikam tālāk. Reku šitādu te uzlikšu lielu treknu blitku. Ko ne. Noliksim. Mēs tak neejam mazās zivis ķert, mēs ejam lielās ķert. Noliksim maliņā šito maziņo. Un tad jau. Tad ķersim lielās tikai. Ko jūs sakat par šitādu ideju? Jums jau noteikti patiks, vienai lielai daļai noteikti patiks mana ideja, ka jāķer tikai lielās. Nav ko tos mazos drišukus tur ķert. Nē, es no sākuma pamēģināšu šitā patās. Mēs esam nogājuši stundu 15, 2,8, gandrīz 3 km, stundu 15. Zigzagā tas ir kaut kas nenormāls. Tik daudz laiks ir pazaudēts tikai uz iešanu. Traki. Topē šodien pievienojās arī Leonīts no Santas veikala, novadnieks, mūsējais salaspilnieks, novads mūsējais salaspilnieks. Viņam tūlītās būs pirmais pējpusā laidiens lejā. Viņš nav bijis pējpusā, viņš te man saka, ka viņš baigi gribējis tur vienu gadu otru. Viņam nav bijusi tik stipra vēlme, ka gribētos, vai ne? Parād, ko tu tur laidīsi uzreiz lejā? Tu šito laidīsi? Kas tas ir? Marapetka. Marapetka, ja? Labi, mēģini. Es uz kaut kādu vienu lielu, tā kā iesim tālāk močiem. Skatos, tur viens lejā man ir piepeldējis. Pamēģināšu viņam mormišku uzmest uz galvas virsū. Jāņem tikai laikam smagākā makšķerīte ir. Smagākā mormiška nevis makšķerīte. Šito te ņemšu smagāko. Pamēģināšu plītās pienāk klāt, bet tās zivtiņa, kas tur ir piepeldējis klāt, viņi izskatās ir mazāka nekā vai arī ļoti, ļoti līdzīga pēc izmēra kā tā pati bļitka. Tā kā tas nekas liels nav. Bet tāpatās. Šodien pirmais jānoķer, zin kā, tad jau varbūt tās miers. Noķeršu vienu, iešu tālāk. Tā, pirmais darbiņš ir izdarīts, visi jālaiž lejā. Tad šodien ir pirmais arī man. Pirmā zivs katrā ziņā, es nezinu, kas tas ir. Pirmā zivs man ir, jā. Viens man ir, jālaiž jāliek jauna bildi iekšā, bet galvenais kas ir? Bija tur lejā, ir tur lejā daudz, bet uz blitkas atsaucās tikai viens pieskrēja klāt. Un tad, kad es tagad nolaidu mormišku lejā, tur izrādās ir 11 viņi. Vienkārši svītras sazīmē pilnu ekrānu. Nolaidu uz zemes un uzreiz dankšu un redz paņem. Tā kā interesanti, kā viņi to blitku noignorēja. Un pusūdenī jau bija skrēja pakaļ jauns. Vienīgi baisais dziļums 9,4 metri, kas manā skatījumā ir ļoti, ļoti dziļš. 9,4 metri tas ir cik? Kaut kad 4. stāvs, ja? Var sakot, uzkāpjat uz palodzes 4. stāvā un paskatāties uz leju. Labi, 3. stāvam uz palodzes un tad paskatoties uz leju. Tas arī tieši arī būs tas dziļums. Liekam jaunu bildi iekšā un aiziet. Nākamais pieteiksies tūlītās patās vai pēc minūtes. Redz, baigi interesanti. 2 gabali te patrāpījās, viss. Tagad es te mormišku varu dricināt, kā es te vēlos. Un nav neviena ne followera, ne gribētāja, neko. Un tie paši bija tādi, baigi švakie maizes ēdāji, motiļēdāji maizes ēdāji. Tā izskatās, ka ir jāiet tālāk, nav ko kavēt laiku. Tā ir jau 9:07, kas jau ir ļoti vēls, jau zin kā mazāk paliek laika copēji.
aktīvai copei, bet nu, tad jāmeklē. Viss kļūst tālāk. Nu, protams, šitais 1, 2. Atsākam atskaiti. Šitos uzreiz mēs laižam vaļā. Šitie tādi. Pēc izmēra it kā viņi ir lieli, bet nu, viņiem masas nekādas. Mazi pļarpaki vien ir. Laižu tālāk. Nav. Šeit viņu nav. Skrienam tālāk. Skrienam tālāk un meklējam vēl. Urbjam, laiks ir naudā. Nekā tur lejā nav. Bet Osis saka, viņam viens bija un tikko aizmuka. Nu, tā kā man jau ir sagatavota makšķerīte. Mēs skriesim pie Oša blakām. Viņš no manis ir 1,40 m attālumā. Osi vēl cārā. Tūlīt tās pamēģināsim ar mormušku. O, ko tu te vēl sēdi? Varbūt atgriezīsies, ja? Pastīsimies. Varbūt tās viņš nav tik tālu aizmucis. Tūlīt tās nolaidīsim lejā. Jo man rekurtajā āliņģī nebija nekā. Absolūti nebija. Te arī 9,4 metri. Vajag iet tālāk, es domāju, soli pa solim uz priekšu. Un tad sapratīs apmēram, varbūt tās kaut kur kāds dziļums pamainīsies uz 7-8 metri. Un tad, kad pamainīsies dziļums, tad varbūt tās kaut kas šaus ārā. Nevaru saprast, vai nu šitas ir tas, kad patoloģiski šeit nav zivju, vai viņas negrib to blitku ēst. Uzlikšu čutska klasisko zilo. Pamēģināšu. Bet, protams, ka es vairs šitā nepalikšu, iešu tālāk. Rekur, šitā. Pastīsimies. Pasties. Šitāda zila. Domā, nestrādās? Es domāju, ka strādās. Varbūt tās ir višku pamaziņi. Varbūt tās būs tāda, kā vajag. Tiem, kam patīk raudas, tie priecātos droši vien. Rekur, pastieties, noķēru vienu raudu. Bet, nu, tas nevis uz blitkas, bet es mormišku nolaidu lejā. Čaungšā aiziet. Un pasties, rekur, viens šitāds es viņu rokās un negribu ņemt. Jo noteikti būs netīras rokas. Bet ir arī viens tāds, ko verpļuks jopcika ārā paņēma. Piepeldēja un mērķiecīgi paņēma motivu. Bija jau aizmirsis, kā viņš izskatās. Lejā vēl tur kaut kāda viena zivs nostājās. Nu, pie velna. Es te pārāk ilgi jau nostāvēju. Jāiet tālāk. Čā! Viss, braucam. Nogājis es esmu uz šitā. Šitā ar Google staigāt ir ļoti sarežģīti. Bet, nu, vismazām, zini kā, tie staigāšana vainagojas panākumiem. Vismazām esmu noķēris vienu asarīti. Tas jau ir ļoti labi. Tas priekš tiem kilometriem. Nu, uz kilometru tagad man ir 6 asarīši. Nē, kādi 6 asarīši? Uz 7 kilometriem man ir 6 asarīši. Tā kā viss ir kārtībā. Bet tūlīt tās būs vēl viens noteikti, jo kaut kas jau man te cierē. Jāmēģina. Pusūdenē kaut kādas beigās daudz zivis parādījās. Laikam mazais šnetoks atnāc. Labi, jācupē. Baigi interesanti. Tur no tā viena āliņa, cik es tur 6 tagad īsilku. Un viss, un pazuda. Apmēram kaut kā liekas, tā kā, zin, vienkārši ņēma un pazuda. Un tagad saurbu šeit uz priekšu. Tur urbu gandrīz roku izlauzu. Trāpīju kaut kādā, nezinu, beigās te ir kaut kādi 60 centimetri tas ledus sastājies viens virs otra. Nu, protams, ka te 60 centimetri ledus nevajadzētu būt, bet tā kā viņš ir viens virs otra, pasties, te uzreiz laikam lejā. Nē, nu gan. Nu, lūk, un tad te, baigais blīvums ir. Uzreiz ar rokas bori te būtu, diezgan traki jāsaurt visu. Ar elektrisko, jo sapnis, protams. Nu, gan laikam esmu noķēris pēdējos 6,5 asarus. Šitie laikam ir pēdējie. Nu, vairāk te nav. Nu, it kā iebēru motilīti, baltos iebēru, domāju, varbūt tas kaut kas pieturēsies. Nifiga. Nu, šodien gan ir tāda, riktīga pārbaudījuma cope, zin kā. Pulkstens ir cik jau 11 kaut kur. Nāk uz 11, un man ir šobrīd, cik? 8 zivis. Švaki. Un tagad gan ir švaki. Bet ar asari varētu būt arī, ka, jācer, ka viņš vēl vērsies vaļā. Un nāk varēs kaut ko salasīt. Nekas ir jāstrādā. Jāmeklē, tad ir īstais aktīvais. Gan jau kaut kur te nebija šitie pēdējie apakšā. Jā, šitos 3 iemetīšu spainī iekšā. Šitos 3 atpakaļ āliņģī, lai jau lielāki, vai ne? Nav ko viņiem nomirt, šitie tādi pavisam maziņi. Būs lielāki, zin kā. Ir kaut kas jāatlaiž, varētu pēc tam noķert lielākus. Savādāk, ja tu visus savāc, pēc tam jau nav kā lielākiem izaugt. Un tad tu saki, vai, kā tas šitā pareizi?
pareizi. Nu, vēl. Bet pagaidi, 6 gabali. Man ir 6 gabali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tagad kopā. Nu, ko labi. Jāiet turpties tālāk. Šeit ir interesanti. Šeit ir baigi interesanti. Te ir 7,9. Man aiz muguras ir 7,5 metri, 7,3. Un tā kā šitā lokācija tāda baigi interesantā, kur es te esmu uzgājis virsū. Grūti pateikt, bet katrā ziņā šeit vajag pastrādāt. Un tos saucās atbrauci noķēri. Ka nevar ne sūdu noķert, un tas ir peipus. Nu tā arī gadās, arī tādām copiem jābūt, zini kā, lai tev atgriež realitāte. Staigā, urb. Bet noķert tu nevari. Bet nu es jau nepadodos. Kaut kas baigi labs paņēma. Nu tagad ir, kā teikt, redzēt tikai, kas diezin tas tāds ir. Vai nu liels asars, vai kāda vēdzela. Bet nu, riktīgi labi. Ieknāba. Stāvēja. Tā arī. Te man aukliņi ir fluorkarbons 012. Bet nu šitas prasa baigi labi auklu. Nu, kas tu tur tāds būsi? Te ir 9,3 metri. Tāpēc nebrīnaties, ka ir tik ilgi jāvalk ārā. Nu. Es vienkārši laikam sen nebiju redzējis asari. Tāpēc likās, ka kaut kas nenormāli labs ir. Nu, šis tāds varētu būt uz 300 gramiem, droši vien, ka būs. Šitas droši vien, ka būs uz 300 gramiem. Baigi labi. Oi, klausieties, viņš normāli man iecirta. Ot, šitāds. Sen nebija vilcis zivi, laikam. Nav viņš nemaz tik liels, likās, ka būs pūk lielāks, bet nē. Nu, tad es vismaz vienu esmu dabūjis tādu. Nu, es šodien gaidīju laikam šo mirkli visu dienu, lai varētu kaut ko noķert, un tad beidzot es esmu kaut ko noķēris. Nu. Tam nebija jābūt baigi ilgi, šitas ir uz katru laidienu lejā, uz katru. Nu, kolosāli. Bet, nu, izmēriņš ir forši, šitie patīkami asarīši. Ļoti patīkami asarīši. Un tādi, kad viņi tunkš, un tu jūti, ka tu viņus velc. Nu, viens te tāds man mazāks, tikai trāpījā. Šis te. Nu, šitas kādu es laižu vaļā. Tunkš, un ir. Bet tā pārējie, nu, tādi vārāni asari. Tagad arī maziņais aizgāja. Bet, nu, te zivis ir. Te ir zivis. Es nezinu, kur es te atnācu. Es varu sakot apurbu te čaļus. Riņķī druscītiņi. Bet neko darīt. Viņi teica, zivs lejā ir. 2-3 noķer. Un viss ar to arī beidzās. Un tu vari iet žāvāties kaut kur. Visu laiku viņi dirsina. Nē, tikai ne to. Ir notrūka. Viss labi pārsiet. Kamēr lejā tās zivis tur ir, kaut cik plus līdz aktīvas, paņēma vienkārši otru makšķerīti. Pamēģinās ar otru makšķerīti. Te man ir bronzas mormiška. Tur vienkārši mezgls uzsējās, sapinās aukla. Mezgls uzsējās, un te mazāka vienīgais man tā mormiška ir ilgāk grims lejā. Nē, nekas pamēģinās. Šito. Kamēr tās zivs tur ir, savādāk šis brīdis var diezgan ātri beigties. Un tagad es uz tīra baltā mēģinu, 2 gabalus uzliku, viss uz zivs lejā ir, bolīties viņas bolās, bet uz āķi neiet virsū. Tas man kaut kā nepatīk. Vajag nomainīt. Jā, uzliek motils virsū. Uzlikšu motili virsū. Sabēru iekšā es. Pasties, viens baltais palika, bet nu vienu balto negribu. Jā, uzliek. Daži motilīši ar balto. Tajā motilītī varbūt tās labāk knieps iekšā. Gribēs druscīti ņiprāk apēst kaut ko. Nu, pastīsies. Te jau šī strāderīdi, kas bija, zinu, uz laidiem. Tā jau var kaut kādu rezultātu uztaisīt. Tā jau tas nav tik bēdīgi, zin kā. Pasties, cik īsā brīdī es te piežvidzināju. Es jau saku, tur jau tas viss notiek ļoti ātri. Bangš. Protams, būtu lielāks handikaps, ja tas viss sāktos no rīta. Uzreiz kā tu uzkāp virsū, tu uzreiz sāc, nezinu. Tā kā Rīgā kaut kur no krasta piegāja, bangš, noķēri, Bet, nu, šeit tā diemžēl nav.
nesenāca. Nu, Kalastē arī kaut kas pavisam man ir jauns. Es neko te neesmu bijis, tā kā pirmā reize. Un katru reizi kaut kas jāmācās ir. Nu, vismazām būs apmēram skaidrs. Es zinu, uz kurieni man tagad vilks sajūtas un emocijas nākamreiz, kad es šeit atbraukšu. Ja man kāds teiks, ejam pa kreisi, es noteikti teikšu, nē, es labāk iešu uz turieni pa labi, zinu. Bet, nu, tā kā, redz, paņēma. Jā, motilīt laikam labāk tomēr grib. Bet, nu, neko darīt. Motilīts drusku draņķīgāk turās uz āķa, kaut kas pavisam sīks ir. Varbūt tāds ķīšs sanākuši, ne, maziņš asarīts. Bet reku šitie čaļi, kas man aiz muguras, viņi jau arī teica, ka mazais, un pēc tam atkal aiziet kaut kas lielāks. Kaut kas pusūdenī, vai nu tas ir motils apstājies kaut kā pusūdenī, negribu grimst lejā, vai kas tur ir, nezinu. Bet ir kaut kāds traucējums labi. Tā. Blin, jāstrādā. Es šito mirkli gaidīju ļoti šodien. Tā, pārbaudīšu teoriju. Jānis teica, ka viņš nelaiž nemazām uz zemes, jo pie zemes esot daudz mazo. Tikai vienīgais atkal jāuzliek svaigs motilīts virsū un jāapmēģina 1,5 metrs no zemes. Laigi interesanti šitais ir. Nē, šitās tagad ir raudas pienākušas man. Bet pirmīt arī mazie, zin kā, un tad donkš uzreiz aiziet lielie. No kurienes viņi tur uzrodās, kas viņiem tur ienāk galvā, kāpēc viņiem būtu uzreiz jāsāk šancēt, grūti pateikt. Bet, nu, klusums, un tad pēkšņi trankš un ir. Tagad raudiņi pienāca. Interesanti, no kurienes tā tagad pienākušas man ir. Tikai nemēzgu. Lūdzu, tikai nemēzgu. Negribu pārsiet neko. Ir nav mazglas. Viss, laižam lejā. Tā tagad ir no kaut kur 1,20 m, 1,50 m. No grunas pastīsies. Ir viņš atsaucīgs vispār tik augstu vai nav tas asarīts? Viņam gribās vispār ēst vai negribās? Vai vispār tik augstu skrien? Jo piebarots jau, nu kaut kā es sabēris iekšā, esmu to stārpiņus, te jau viss ir pie grunas, zin kā, un salikuši. Un tagad kaut kādas raudiņas te sapeldējušas. Nē, nav īsti. Labi, pagaidām teorija neapstiprinās, jo nekas te vispār tik augstu negrib celties augšā. Liekas, ka atnāk maziņie, bet īstenībā šitie asari, viņi, nu pēc svara, nu viņiem nekāda svara nav, nu pa lielam. Nu izņemot to varbūt tās lielāko, nu daži, kas ir rasnie, nu droši vien tās ir mamītes kaut kādi. Bet tā pa lielam, es teikšu tā, ka viņi visi tās tā kā, zinu, jūras asari sanākuši vasarā iekšā. Izmērs viņiem ir garums, jā, tur 24, 23, 25 centimetri, bet svara viņiem tur nekāda nav. Tāpēc, zini, kā baigi mērīt viņus tur kilogramos arī nav jēgas. Liels asars, uzreiz redzēju kā. Liels asars ir tad, kad viņš ir liels asars pēc savas dabas jau, zini kā. Nevis kilogramos mērāms asars. Tā ir. Nu rauda tā izrādās ir paņēma, nu. Tad raudas atnāk, tad šitie visi te pamīšus, viņi tur dzīvo. Viņi tak varēja kaut kā sadzīvot viņus un spēja kopā sadzīvot. Nu, laikam šitāda rauda, pareizāk tādu raudu asars nespēja jāpēj. Ja vismazām Leonīts tagad pirmo reizi pēpusāja, nu vismazām viņam bonus zivis ir. Parādīšu tūlītās, kā izstās viņam šitā rauda. Noies ir arī Leonīts. Viņš saka, nāc filmēt. Droši vien, ka 300 gramīgu asarīti velk. Jo man iepriekš arī bija 300 gramīgs likās, ka ārtāts, nu būs. Nu. Leonīts. Nu, pacel uzreiz viņa. Ir vai ne? Vecīt, nu, apsveicu tevi. Paldies. Apsveicu, ot šitas. Klausoties, nu šitas, nu laikam šitas būs uz puskīlo. Vismazā. Super. Pasties, kas viņam par raudu. Ja tas ir 500 gramīgs asars. Un tās ir zivis, tas ir kaut kas monstros. Var sakot, viņam šodien ir 2 bonusi, asar bonus un raudas bonus, nu kaut kas nenormāls. Pēc Leonīda raudas, šitās raudas visas ir bērnu šļupsti.
teikt uzreiz atpakaļ viņas jāmet ir. Tādas es tak neņemšu ne mājās neko. Un es nedomāju, ka rauda. Rauda var stučīt. Asari gan negribās mest atpakaļ iekšā, bet rauda pilnīgi noteikti. Rauda lai iet un stučī, ka nevajag te nākt un ēst. Bet asarīts gan ne. Tā vajadzētu vispār tos mazos atbrīvot, lai viņi peld. Jāsariktē ir jāpastās, kur te kāds āliņas ir. Kā uzliek divus baltos virsū uz āķa, tā uzreiz ir tāds, ka, varbūt tās tomēr nē, bet interesanti, bet tad, kad es ieberu iekšā tos baltos, āliņģi vienkārši tāpatās nobirdina zemē, tie asarīši un raudiņas, tā ka viņus salasa, jā? Bet tad, kad tu divus uz āķa uzliec virsū, nē, mēs atturamies. Laigi interesanti. Bet tā ziltiņa te lejā ir ārprāt, cik daudz. Tagad atkal ir minūtes 3 laikam vai 5 jau kāds klusums. Neņem. Staigāt pakaļ staigā visādos līmeņos, bet ietur pauzi. Bet priecē, ka tā ziltiņa tur ir un vismazām. Tu redzi, ka viņa tur ir. Tad tas ir cerība viņu izčakrēt no tā āliņa ārā. Un tā kā es vēl strādāju. Baigi tur apkārt, es zini, kā viņi tur ķertos tos lielos monstrus. Baigi forši. Baigi forši. Domāju, pienācis laiks ir sašķirot ziltiņas, kuras iet atpakaļ āliņķī, kuras man iet uz mājām. Es domāju, ka šis noteikti man iet uz mājām. Tā, šis man iet uz āliņķi, šitas uz mājām. Šitas uz āliņķi, šitas uz āliņķi, šitas uz āliņķi. Šitas arī uz āliņķi. Šitie divi uz mājām, šitas uz mājām, šitas uz mājām, šitas uz mājām. Tā, šitas mājās. Protams, ka tāds, kur tu tāds uz mājām, ne? Šitas uz mājām, šitas uz āliņķi, šitas arī uz āliņķi. Tā, šitas uz mājām, šitas uz āliņķi. Āliņķi asars. Āliņķi asars tā. Nē, šitas pēc izmēra, pēc svara neatbilst, bet pēc izmēra atbilst. Šitas uz mājām, šitas āliņģis, āliņģis, mājas, jā, tā, šitie te uz āliņģi, kas man te paliek, divi, šitas uz mājām, šitie uz āliņģi. Šitas uz mājām, šitas uz mājām, šitas uz āliņģi un šitas uz āliņģi. Tā, uzreiz skaitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tā. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 46 šoreiz tikai ir. Tā kā mazāk krietni. Viss stiepji laiž vaļā tos, ko jālaiž vaļā. Čakā. Zupa. Kā tur tā intriša dziedāja, ja? Augstā zupa. Lai apdzīvojās gan jau, ka vēl es jau ko nesīšu šito aliņu. Tā jau redzēs, kas būs palicis dzīves, kas mirs. Domāju, iedzeršu tēju. Kāda tev tēja? Pasties. Atkal jau ir. Augšķirīt stāvēju, skatos piepeldi viens. Domāju, nē, jāuzdrebina, zin kā, ko tad es tur neļaušu tak viņam vienkārši paskatīties un aizpeldēt projām. Jā. Un ir viens mazītiņš. Varēja jau būt lielāks, bet kā ir. Ar ko ir, ar to dzīvojam. Būs arī lielāks. Tagad atkal es te esmu jau ieplosījis, kāds mazāks, kāds uz mājām, ašuks nāk. Šitas nav mājas ašuks, šitas ir āliņģa ašuks. Ir kādi rekordi, man 3 gabali ir mājas, rekortē vēl man ir 4 gabali mājas, ašuki. Un skatos, Leonīts tur arī plosās visu laiku. Jāaiziet, jāpaskatās, ko viņš tur dara.
Viņam tur arī kaut kas visu laiku skatos, jau piecēlies kājās. Jo baigi grūti sēž uz šitos te attālumus ir izmētāti 9 metri auklu. Grūti izvilkt un aizvadīt projām. Aizies pastīksies, kas viņam notiek. Nu kā tev kustība? Pabišķiņai kaut kas notiek. Es skatos, zinu, kājās jau piecēlies. Vai ne? Kājās pieceļas, tad vieglāk ir to makšķi. Vieglāk izvilkt ārā nekā sēdēt. Vai ne? Tev čutskās raudas sākuši ķerties. Nu, tikai tev šitās, zini, tas tāds, nu, tāds bērnu izmērs. Šitās ir bērnu izmērs. Jā, un pasies, šitas arī rupjais asarīts ir. Šitas ir forši izmērs. Arī šitas nav nevainas. Šitie tādi maziņie. Bet nu šitas arī 120 nieciņš, 140 nieciņš. Reku tas tur palielāks ir. Nu tā kā forši. Strādājam. Kamēr strādā lunkas, tikmēr jāstrādā, ne? Viss notiek. Jā. Karogs beidzot nostrādāja. Es teicu, tad, kad viņš nostrādās, es pēc tam iešu nofotografēšos ar to zivi. Kadru es nevarēju neatrādīt. Otrais ķīsis. Nelietis. Un atpeldējis ir. Šitas gan neies āliņķi. Šitas tikai un vienīgi paliks uz ledus. Starp citu, šitien arī, mēs esam kaut kad pāri pa 2 kilometri iegājuši iekšā. Interesanti, sniegā ir lapsu pēdas. Tas nozīmē, ka te dzīvnieki migrē tāpatās, kaut ko skraida, kaut ko lasa. Nu, ja nepaspēs nokust, gan jau kāds kājinieks pārlidos pāri un visu salasīs. Viņām jau patīk. Tās jau ar savu kājas aci, ērgļa aci, tās ātri nočekos, kurā vietā kas ir. Tā kā tas paliks ēdienreizītei. Nu ko? Tagad baigā pauzīt iestājās. Kaut kas neticams. Visu laiku likās, ka tas nevar beigties un pēkšņi blankšs un tas viss beidzās. Nu tā kā vienkārši no tā, krustu kāds novilcis gatavs. Nav ne mazākās nojausmas. Jānis Līdaku tā arī neizvilka. Piecirta, juta, ka galā kaut kas ir, bet tā arī nekas tur nebija. Nu, kā ir. Bet nu, vēl nav vakars, tā kā jāstrādā. Vēl vienu, jā, šitādu dabūju. Bet, nu, klausies. Bet, nu, kāds viņi ir uzkodis uz āķi, uz kaut kā. Tiksa kaut ko uzfilmēšanu, jālaiž prom. Vai ne? Es vēl gribu vienu zivi noķert. Ja man izdotos vēl tikai vienu zivi noķert. Jo tagad kaut kā apakšā lielie sanāca. Un reāli lielās zivis. Viss kaut kādi lielās raudas, asari, nu palielie, nu es nesaku, ka mega lielie. Nu šitie te visi ir tie atpakaļ, šitien viņus sametīs āliņi iekšā. Šitos visus atlaidīs asarīšus, kas te man stāv uz ledus šobrīd. Bet lejā, jā, tagad ir pulkstens jau 4:30. Nu, ja vēl vienu zivtiņu, vienu izdodās noķert, tad ir viss. Un, protams, ka izdodās noķert vēl vienu zivtiņu, bet tikai nelielu. Nu, neko darīt, kā ir. Kā ir. Metam makšķeri pa gaisu. Raujam ārā to zivi. No. Nu, tas ir arī viss. Oi, uzreiz piespiedīšu. Pank. Nu ko, skaitam zivis, vācamies nost. Nu, šī ir mana tā makšķerīte, ar kuru es strādāju. Akāras makšķerīte. Un re, kur viņa mazais mikrodžiks ir, jā. Nu, patīk man šitās makšķerītes. Un lielais daudzskalnis. Šitas ir 4,5 mm lielais daudzskalnis. Es uz nākamo sezonu noteikti dabūšu atkal tumšu. Ir viņi man norāvās, pagājušajā reizē norāvās tumšs. Noplūca viens asarīts, ot es dabūšu tumšu. Ot šitas ir, kas vajag priekš pēpusa. Man ļoti patīk. Es domāju, ka būtu vērts pamēģināt pasvērt, vai ne? Lai būtu skaidrs, cik tad ir savādāk. Pat pa ekrānu nododot ziņu, liekas, ka tas viss ir tāds maziņš. Re, kur Leonīdam savukārt viņa asars ir 700 grami. Nosvēra. Tā, nevar aizkabināt. Tā, aizkabinu. 185. Šitais asars ir 185, mēs viņu varam nolikt šitā. Nu, kaut kur plus mīnus būs
līdzīgi tie 185. Tā man arī kaut kur intuitīvi liekas, ka viņiem vajadzētu būt. Un šitas būs 220. Tā. O, nē, šitas ir 255. Vajag grūti pateikt tā uz acī, jā. Cik viņi tur ir. Tā. Šito mēs neņemsim uz mājām. Nu, vēl vienu šito paņemsim. Šito slaido. Šitas slaidais būs 125 grami. Es saku 125 grami. Viņam būtu jābūt. Nu, kā tad, ja nenoliek par nullēm, tad viņš būs 255, tāpat tās kā iepriekšējais. Ir tikai nevajag nolikt par nullēm. Tā, 125 grami. Nu, tā arī ir, jā. Šitie smukie. 125 nieki. Tā. Nu ko? Ņemam kausu. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Tā, ķīsis, ne? 8. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tā, āliņas pa mazu redzu palika. 20, 1, 2, 3. Tā. Ķīši putiem. Tā. Tā. Un kas man te paliek uz mājām, ko paņemt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25. O, 89 zivis šoreiz. Gandrīz par 10 mazāk, vai ne? 87 bija un tagad ir 97 un jā, gandrīz. Nu, tā kā es uzskatu, ka ļoti labs rezultāts ir. Tā kā Kalaste, es pie tevis vēl šeit kaut kad atgriezīšos. Aiziesim līdz Leonīdam, pastīsimies, kas viņam tur notiek. Nu? Ko, noķēri? Noķēri? Puņķi noķēri. Puņķi noķēri, jā? Un asari 700 grami. Klausies, tad, kad tu vakardien man teici par to, ka tu pamēģināsi to blitku, cik daudz no visa tā izmēģināji? Visas. Visas? Jā. Un 2 sopītes un viss. Un 2 sopītes, jā? Jā, bet tukšās. Un tagad šitas visus stārpiņi, jā? Jā, visus uz motilīšu un šitādas te Lāsītes, jā? mormenītes, jā. Nu, vo, šitāda lāsīte. Jā, nu man daudz kalnītes, tev šitāda lāsīte ir. Jā. Un tev manējā makšķerīte mīkstākā. Tā ir manējā. Tā ir tavējā. Tā ir salausta. Nē, jā, manējā višķī salausta. Bet nu paskatāties, kas, jā, šita bāds, bet šitie tev ir krietni lielāki. Man šitik liela nav. Šitie ir 300-nieki. Man bija pareizā mormuška. Acīm redzot. Te ir īpatsvars ar mazajiem ir lielāks, bet ar lielajiem vēl, lielāks. Šitie baigiem, šitas ir 700 grami uzlikt uz svariem. Šitas varētu būt 350, 400 kaut kur. Šitas 300. Bļāviens. Redzat, kāds saka, ka dēļ šīm zivīm var arī nebraukt uz šejieni, var noķert viņas arī Latvijā. Es saku, ka ir jābrauc. Ir jābrauc uz Igauniju, ir jābrauc uz Peipusu. Tā ir pavisam savādākas zivs. Un galvenais, kas ir? No viena āliņa. Izņemot šito raudu. Viss pārējās praktiski no viena āliņa. Super copīt. Reku šito torosu skats. Te ir tā, cik apvārsnis vien var iespējams būt. Rekur, te ir vesela svītra, salausts un aiziet uz turieni. Tad ir klajums, un pēc tam aiziet nākamais tāds pats sastumts ledus gabali. Un es saku, tas ledus pastieties, cik viņš biezs ir. Viņš ir reāli, 10 centimetri kaut kur. Tas nozīmē, ka tiešām viss ledus ir sasalis, un tad viņš ir viss salausts. Un tāpēc šeit arī nevēra vaļā to Peipusu.
robežsargi neļāva kāpt virsū, kamēr nesasaus tur kaut kur tā plaisa, kas ir izveidojusies ar uzstumtajiem šitiem ledus gabaliem.